Tas, ko valdība vakar un pagājušajā nedēļā pieņēmusi, manuprāt, beidzot ir jau tāds pieņemams gala variants. Sistēma ir tāda, ka, ja tu maksā to nelielo nodokli, tad tev nav jāraksta ceļzīmes, tev ir viena papīra lapa, kurā rakstīts mašīnas nosaukums, ja, viņas rūpnīcas noteiktais degvielas patēriņš, piespraudu klāt čekus un uz tā pamata noraksti, teiksim, šīs mašīnas, visus pārējos izdevumus, ko tu reāli lieto. Šovakar izdzirdēju, ka nebūs jāraksta ceļzīmes. To es neesmu līdz šim brīdim nevienā likumdošanas normatīvajā aktā izlasījusi. Šis risinājums ir nevis grāmatvedības uzskaits noteikumos, bet viņš atrodas uzņēmuma ienākuma nodokļu piemērošanas noteikumos. Mēs šos noteikumus gatavojam uz 2. februāru, mums tā nav pirmā dzirdēšana. Vienīgi man jāatzīst, ka šie te abi divi jaunie noteikuma projekti nav vēl publicēti. Viņi paredz šo te atviegloto kārtību izdevumu norakstīšanai degvielai, tiem, kur maksā šo nodokli, un tad atkrīt viss šī te apjomīgā papildus uzskaits vešana. Vienā mirklī izmanto to pēdējo punktu no tiem noteikumiem, kas ir kompensācija, ka darbinieks, kas kaut ko izmanto, atmaksā apakaļ, nevis no viņa tur kaut ko novelk. Ja? Ka pat to piemērojot pēc pašreizējās versijas, tad vienalga ir jautājums, teiksim, kā tas tur sasienās tālāk ar uzņēmumu ienākumu nodokli, kas tur ietverās saimnieciskajā, neietverās saimnieciskajā PVN-iem, vai pieliek PVN, vai nepieliek PVN. Restīvi, tur pie mūsu grāmatvedības vienalga sajūkam prātā pie jebkuras, ka nav iespējams pie Latvijas likumdošanas atnākt tā un nopiķot to 20. vai ne? Nē, tieši tā ir jautājums ļoti liels paliek atklāts par uzņēmuma ienākumu nodokli. Kas notiks tālāk, piemēram, ar amortizācijas atskaitījumiem? Mūs baida tas, ka tagad ieviešot šo te nodokli tiks traktēts pēc tam uzņēmuma ienākumu nodoklis, ka tomēr visu 100% amortizāciju no šiem automašīnām jūs nedrīkstēsiet atskaitīt. Mūs vistrakāk baida tas, ka, lai plānot nodokļu maksājums nākošam gadam, lai nesanāk atkal brīnumi šī gada vidū vai beigās, kad neatvainojot, mēs aizmirsām arī par uzņēmumu ienākumu nodokli. Pierēģinam klāt. Jā. Vai ieņēmuma dienas spēja atbildēt uz šiem jautājumiem šobrīd? Tam būtu jābūt atrunātam uzņēmuma ienākumu nodokļa likuma normās vai arī ministru kabineta noteikumos. Bet viņš nav atrunāts uz šobrīd. Tiklīdz par šo te gūto labumu ir samaksāts iedzīvotāju ienākumu nodoklis, tad šie visi izdevumi, kas ir veidojuši šo te labumu, ir jāuzskata par saistītiem ar saimniecisko darbību. Tātad viņi būtu atskaitām uzņēmuma ienākumu nodokļu vajadzībām. Tātad amortizācija netiks koriģēta. Tā kā mēs varam mierīgi rēķināt amortizāciju pilnā apmērā. Mēs precizēsim, bet mūsuprāt jau esošā norma, ja šis nodoklis ir samaksāts, viņi ļauj atskaitīt. Šo nodokli iedzīvotāju nodokļu sociāli viņš maksā katru mēnesi, kamēr uzņēmuma nodokļu viņš maksā gada beigās, nākošā gada tikai aprīlī. Tātad valsts saņem daudz operatīvāk šos ienākumus, kas ir ļoti svarīgi šodien, ļoti svarīgi. Bet ienākumu, tas labums, ko jūs iekasējat šajā virtuāli izdomātajā cipara apjomā, ir dabā realizējums 5 reizes lielāks. Redziet, mēs viņus nevaram uzņēmējs tā piespiest, jūs tagad maksāsiet maksāšanas dēļ, ja mēs varam radīt tādas apstākļus, ka viņam tas ir izdevīgi. Ir izdevīgi, Virukungs, jā? Tiem, kas intensīvi izmantojas, uzskata, ka jā. Mēs te ar kolēģi 2 reizes tiešām pārprasījām, vai tiešām nebūs vajadzīgs tās ceļzīmes. Tad vajadzēja stāstīt. Nav pārpratumi. Tie, kas samaksā šo nodokli, ceļazīmes ne par darba, ne privāto lietošanu vairs neraksta. Neraksta. Uzņēmuma vadītājiem būtu tomēr jāatrunā tik un tā šajos savos grāmatvedības organizācijas dokumentos, kā viņi darīs. Bet kā mēs varam to zināt, ja jūs tagad nevarat konkrēti pateikt, ka nav jāraksta ceļazīmes? Tad pasakiet godīgi. Domnkungs, ir drīkst. Obligāti drīkst. Apliecinās. Kāpēc ir šī problēma, ka pa mēnesi pavirzies priekšu? Es personīgi, kā ministrs, 3 reizes metis atpakaļ dokumentus Finanšu ministriju ar skaidru aicinājumu. Nekādas ceļazīmes vairāk tiem, kas maksā nodokli. Punkts. Mēs nekādu nevaram sagaidīt, ka tas vienreiz būs melns uz baltu uzrakstīts. Melns uz baltu, tātad uzņēmuma ienākumu nodokļu piemērošanas noteikumi, tātad šis grozījums, tātad pēc saskaņošanas ar satiksmes ministriju, kurš manuprāt, padarīja viņu vēl labvēlīgāk šai degvielas norakstīšanai. Pēc publicēšanas viņš stāsies spēkā. Ja bija jāraksta, nav vajadzīgs ceļzīmes, nekur jau nav bijis uzrakstīts, ka viņas ir jāved šīs ceļzīmes. Ir bijis tikai pateikts, ka, ja uzreiz ir noteikts, ka izdevums ir saistīts ar saimniecisko darbību, viņa atskaita vairs nav jāpierāda, ka viņš ir saistīts ar saimniecisko darbību. Tas arī viss. Jūs sapratāt? Es sapratu, bet es nevaru iedomāties, kā tas dzīvē tiks izdarīt. Vajag vēlēties iedomāties. Es vēlēšu. Bet mēs vēlamies visi, bet no tā vēl nekas nerodās. Ko jūs saprotat vai nesaprotat? Es to nesapratu. Es tomēr neesmu grāmatvedis, bet es domāju tā, ka šis raidījums ir internetā, un tad noteikti vidi darbinieki pārējie varētu iet un paklausīties, kā Finanšu ministrijā skaidro to.